Daudz vietu mēdījos jau izskanējuši sodi par ātruma pārkāpšanu. Ja mēs runājam konkrēti, tad divas būtiskas lietas ir noteikti jāzina. Pirmkārt tas, ka ātruma sodi šobrīd attieksies arī uz mopedu vadītājiem. Un otra lieta, kad šobrīd spēkā bija gradācija nedaudz cita, kā būs no jūlija, kas nozīmē, ka šobrīd pirmo sodu varēja piemērot par 20 km atļautā ātruma pārsniegšanu, tad jaunajā likumā ir paredzēts sadalīt jau. Sodu varēs piemērot līdz 10 km/h un no 11 līdz 20 km/h. Un par visām šīm lietām ir paredzēts būtisks palielinājums. Jāatzīmē, ka vieglajām automašīnām līdz 10 km/h paliek spēkā sods tikai brīdinājums, gan apdzīvotās vietās, gan ārpus apdzīvotām vietām. Savukārt no 11 km/h līdz 20 km/h esošo 7 eiro vietā ir 3 reizes lielāks sods un tiks piemērots 20 eiro sods 7 esošo eiro vietā. Un otrs lielākais pārkāpēju skaits ir no 21 līdz 30 km/h, kur šobrīd sods bija brīdinājums vai 30 eiro, tad tagad vairs nebūs brīdinājums, bet būs tikai 40 eiro iespēja piemērot sodu. Ja mēs runājam tālāk, tad no 31 līdz 40 km/h sods bija 55 eiro, šobrīd būs 80 eiro. No 41 km/h līdz 50 km/h sods bija 85 eiro, tad šobrīd būs 160 jau līdz 250 eiro, kas jau ir 3 reizes lielāks arī. No 51 km/h līdz 60 virs atļautā 240 eiro līdz 320 eiro, un šeit jau ir arī paredzēta tiesība atņemšana uz 3 mēnešiem. Un pēdējais, visrupjākais pārkāpums ir, kad mēs pārsniedzam vairāk kā 60 km/h, sods būs 360 līdz 480 eiro un tiesība atņemšana uz 6 mēnešiem. Ja mēs runājam par ātruma sodiem apdzīvotās vietās, kas ietver sevi arī dzīvojamās zonas, tad šeit sodi ir vēl būtiskāki un līdz 10 km/h, kā jūs minēju, ir brīdinājums piemērots tiks. No 11 km/h līdz 20 km/h, ja šobrīd spēkā bija brīdinājums vai 15 eiro, tad turpmāk būs brīdinājums vai 40 eiro. No 21 km līdz 30 km/h esošo 40 vietā būs 80 eiro. No 31 km/h līdz 40 km/h 85 eiro vietā ir 160 eiro. 41 līdz 50 km/h pārsniedzot būs 240 līdz 320 eiro. No 51 km līdz 60 km pārsniedzot ir 360 līdz 460 eiro un tiesība atņemšana uz 6 mēnešiem. Arī šajā gadījumā tiesība atņemšana ir 2 reizes lielāka, kā bija spēkā esošajā likumā. Un, attiecīgi, par vairāk kā 60 km/h virs atļautā ir 540 eiro līdz 680 eiro naudas sods, un uz 12 mēnešiem ir paredzēta tiesība atņemšana. Līdz šim bija 350 līdz 570, un tiesība atņemšana bija paredzēta no 3 līdz 6 mēnešiem. Un tagad jaunie palielinātie sodi par ātrumu pārsniegšanu kravas automobīļiem. Šajā gadījumā tas skan ļoti bargi, bet par visrupjāko pārkāpumu izdarītais pārkāpums virs 60 km/h apdzīvotās vietās, tad kravas automobīļu vadītājiem varēs tikt piemērots sods līdz pat 1400 eiro un līdz 24 mēnešiem tiesība atņemšana. Sākam no sākuma. Tad, ja mēs runājam konkrēti par visiem pārkāpumiem līdz 10 km/h atšķirībā no vieglo transporta līdzekļu vadītājiem, kravas automobīļu vadītājiem var tikt piemērots brīdinājums, un šajā gadījumā var tikt piemērots arī 10 eiro sods. No 11 km/h līdz 20 km/h jaunais likums nosaka brīdinājums vai 40 eiro. No 21 km līdz 30 km pārsniedzot būs 80 eiro. No 31 km/h līdz 40 km/h pārsniedzot pieļaujamo būs 160 eiro. 41 km līdz 50 km/h pārsniedzot būs 320 līdz 440 eiro. 51 km/h līdz 60 km/h virs atļautā spēkā būs 480 līdz 640 eiro un tiesība atņemšana no 6 līdz 12 mēnešiem. Un pēdējais virs 60 km/h pārsniedzot pieļaujumu ātrumu spēkā būs 720 līdz 960 eiro un tiesība atņemšana jau uz fiksētu termiņu 12 mēnešiem. Un par vissmagākajiem pārkāpumiem, proti kravas automobīļu vadītāji apdzīvotās vietās, kas ietver sevi arī dzīvojamās zonas, sodi būs līdz 10 km/h brīdinājums vai 10 eiro.
No 11 km līdz 20 km/h pārsniedzot ir 80 eiro, no 21 km līdz 30 km pārsniedzot ir 160 eiro, no 31 km pārsniedzot līdz 40 km 320 eiro būs, kad stāsies spēkā likums. No 41 km/h līdz 50 km/h pārsniedzot ir 480 līdz 620 eiro, no 51 km līdz 60 km pārsniedzot šobrīd būs 700 līdz 880 eiro un tiesību atņemšana līdz 12 mēnešiem, no 6 līdz 12 mēnešiem. Un visrupjākais pārkāpums pārsniedzot virs 60 km/h apdzīvotās vietās un dzīvojamās zonās pēc likuma spēkā stāšanās sods būs no 1040 eiro līdz 1400 eiro un tiesību atņemšana uz 24 mēnešiem.